tāpēc ir jāiet un par to jārunā. Man tāds uzskats un jācīnās. Jā, bet, ja jūs ievēl un jūs esat domē, jūs varat runāt vēl skaļāk. Ja mūsu saraksts, mūsu deputāti, mūsu kandidāti tiks ievēlēti, un mēs, protams, par to runāsim, mēs piedalīsimies detaļu plānojuma izstrādē, mēs ņemsim vērā cilvēku vēlmes, un mēs mēģināsim sakārtot to lietu tā, lai pašvaldība varētu lemt par savā teritorijā būvējamo objektu, kaut kādu pārvaldi, noteikšanu, kur viņus var būvēt un ko nevar būvēt. Jo bez to, kad tur dzīvo cilvēki, ir arī tādas lietas, kā viens ir ekoloģija, ja? Dzīvnieki, putni un tā tālāk, bet ir arī tā Latvijas ainava, kas ir Cēsu novada, Vecpiebalgas novada, Amatas Senleja, ja? Tas ir kanoniskās tādas ainavas, kanoniskas vietas Latvijā, kur jebkurš Latvijā zina, kas ir Piebalga, kādi te ir ezeri, kādi te ir kalni. Visi zina vidzemi, visu, ka te ir skaista, tīra vide, ekoloģiski. Cilvēki brauc no Eiropas, no visurienes šeit atpūsties. Un viņi negrib šeit arī redzēt to, kas ir Eiropā pa daudz. Ja, un tā ir tā lieta, ka pašvaldība ir vienīgais cilvēku tuvākais instruments, kur viņi var paust savu viedokli un no kuras viņi gaida, ka viņa reaģēs ar visiem sev pieejamiem instrumentiem un cilvēkus aizsargās no kaut kādas nepareizu lēmumu uzspiešanas.